apsveicu. Nu jau otrajā Latvijas čempionātā spinīgošanā no laivām, bērniem un jauniešiem. Laivām apšķirē tikai bērni. Un līdz 4:30 jums jāatgriežās uz šeit, lai nodot protokolu. Tu visiem neatsakas. Mums ir 7 stundas, mēs visur, kur paspēsim būt. Tas zivis ir. Jautājums, vai viņas ķersies, tas ir cits jautājums. Tā, šis tev darbrīgs. Lai man daudz ko mērīt ir. Neko gremdēt te baigi nevajag, bet tinam vienmērīgi un tā lēnām tinam. O, ir. Pirmā zivs ir. Juhu! Atklāts. 24 centimetri. Atkal. Mierīgi. Labi. Labi, nu kas arī šitā ir zivs? Šis mums ir 16. Nē, es redzu, ka tirinās kāds ļoti labi. Jūs tik ķerat. Jā, man šitā ir pirmā pieredze. Mēs šogad aktīvi startējām ar 3 laivām. Jauniešu čempionātā treniņos mazāk ķērās zivis, bet mēs visu atstājām uz sacensībām. Un sacensībās viss bija labi, puikas turējās cītīgi. Brīžiem bija tā, kad mums bija pilna laiva ar zivīm, es nespēju mērīt. Lēnām. Ļoti labi. Turpinām. Šītais jau ir 25 centimetri. Man visvairāk gan treniņos, gan sacensībās patika tas, kad tu esi svaigā gaisā, kad tu atpūties no telefona, datora. Tu arī daudz ko jaunu uzzini. Ja jūti, kad ir copīte kaut kāds tik uzsitiens, tad ir jāpiecērt. Paga, es paņemšu tīkliņu, necela kātu. Ļoti labi. Paņēmu 1-2 metru no laivas. Šīts jau ļoti labs asarīts. Šitais jau varētu būt kaut kur ap 20. Met tikai 27 centimetri, ļoti labi. Pat 28 mēs no šitā dabūsim. Vēl šitādas lūdzu? Apmēram reizi nedēļā mēs braucām uz treniņu. Es gribētu katru nedēļu tā braukt ne tikai pirms sacensībām. Bija ļoti forši un es ieteiktu šo izmēģināt visiem. Manuprāt, šis ir ļoti labs veids, kā pavadīt laiku ārā, dabā. Un nav jau tā, ka to var darīt tikai no laivām, to mierīgi var darīt arī no krasta. Ir. Un jāvelc lēnām pie laivas. Ļoti labi. Labi. Ķerat tikai. Tu netini, vienkārši piecērt un cel ar kātu uz augšu. Tas jau paliek smieklīgi. Ir. Tu netik strauji. Ļoti labi. Es te nespēju bildēt. Ir. Nu, veči. Ak, Dievs! Šis ir kolosāls. Šis ir ļoti labi. Strādāja tik. Opa. Šodien bija tikai asari. Pārsvarā maziņi, bet daudz. Tas noteikti bija mans personīgais rekords, cik vispār es esmu noķēris vienā dienā. Šoreiz palikām gan bez zandartiem, gan bez līdekām, bet tāpat bija ļoti interesanti. Un tad kā tu cel gaisā? Netin vairāk? Ļoti labi. Nu, bet maziņi, bet daudz. Vilkšanas prieks tad ir, vai ne, Ralfiņ? Nu jā, labāk šitā, kad... Ķerās, vai ne, nekā... Lēnām, labs asars, lēnām. Ļoti labs asars. Super. Ļoti labi, pasties, uzreiz tīkliņā iekšā. Man arī ir. Labi, sabildēt, es paspēju, neuztraucties. Nu, kā neliekas tā. O, šitais jau mazliet smukā. Uzreiz ar pirmo ar jauno maniku. Aiziet, turpinam. Nu, šķiet labākā diena manā mūžā.
Ja nevēl netin vairāk, netin. Tev tagad tikai asistē ar tīkliņu. Jā. Vairs vienkārši. Jā, vēl caukšā, vēl caukšā. Jā. Jo! I'm back! Ļoti labi. Jo! Malacis. Cik ir? Tūlīt pastīšos, pateikšu tā. 24. Pat 25. Yes! Tā turpinās. Pašvaka jau gāja, grūti bija. Nu, tāpat jau labi saķērāt 28 asaras, nu tas jau jā. nav galīgi slikti. Bija līdaka pašā sākumā no rīta, 38 cm. Kad, ja tur būs tie sīkie asarīši, tad viņi ņems. Nevajag uzlikt jaunu. Nē, mauti šito, kamēr tev viņi apēd līdz galam. Pats augšā. Ļoti labi. Nu, cerēsim, ka šitā visu laiku. Atkal laimīgs. Laimīgāks. Jo, ja šis būs vienīgais, tad būs mēsli. Te to asaru ir ļoti daudz. Man pašam ļoti garšo zivis, kas ir liels ieguvums. Redzi, āķīts uzreiz ārā. Viss tajā pašā virzienā mauc tālāk. Ja ķerās, tad ir jāvelk. Davai, velc ārā. Kristip, tu arī vari pēc tam paņem un met uz tām pārējām mazajām laiviņām tur uz otru pusi. Velc. Cel jau kātu augšā, kātu cel augšā. Ļoti labi. Turpini, Ralfiņ. 50. Davai šitā turpināt un tiksim līdz 60. Jā, super. Vēl stunda nepilni mums ir 57 minūtes. Bija grūtāk, jo bija liels karstums. Jā, nu, kad bija palikusi kāda pusotra, 2 stundas, mēs abi jau tur ļoti piekusuši, noguruši. Viss cauri. Rokas sāp. Jau viss, bet es saņēmos. Uz beigām man bija iedvesma paņemt vēl pēdējās zivis. Kā Ralfiņš sāka ķert, tā arī Jakabam garīgais pacēlās. Ceļ kātu augšā tēn. Un jātiņ klāt. Ļoti labi. Tagad mums vajag noķert 20 asarus. Ja šādā tempā turpināsim, tad mēs vēl 10-15 izvilksim. Malacis. Ralfs ir malacis. Nemet uz turien, met šitā uz tādā virzienā. Kurā vietā mēs esam joprojām? 7. joprojām. Cik mums pietrūks līdz 6. Nu, pietrūks tur diezgan daudz. Tā kā veči mēs esam baigie malači, jebkurā gadījumā. Bija ļoti karsti un smagi, bija nogurums liels. Un dēļ saules bija diezgan sarežģīti. Nu, čaļi nepadevās cīnīt līdz pēdējiem Galvenais, ka mēs piedalījāmies. Nu, Arī es pats dabūju savu pirmo līdeku, tas man ļoti daudz nozīmēja. es domāju, super diena. Strādājam, vēl vajag dažas zivis. Vēl 14 minūtes. Ir. Ļoti labi. Super, malacis. Nē, ja mēs tiktu uz goda piedestāla, tad tas būtu ļoti kolosāli. Tad visticamāk no prieka man asaras birtu visu māju ceļu. Aiziet. Piecelies kājās, pēdējās minūtes izturam līganu metienu, tādu vējš pūš, protams, bet tā man kaut kur te ir viena zivs. Pirms šīm sacensībām un pirms treniņiem es biju pāris asaras izvilcis. Bet tagad treniņā pēdējā es uzstādīju savu personīgo rekordu. 35 cm asari izvilku un pirmajā treniņā dabūju arī savu pirmo un pagaidām lielāko līdeku 65 cm. Nu ko vēl 2 minūtes? Vēl pēdējo zivi vajadzētu ātri izraut. Labi. Katrā mazākā zivtiņa mums dod punktus. Super! Un 22 cm ļoti labs asars. Cik?
22. Nu viss. Superveči, maleči. Izturējāt 7 stundas. Nebija viegli. Do 5. Galfiņi, malacis. Mēs kopumā izvilkām 56 zivis, kas, manuprāt, priekš bērniem, kas ir 11 un 12 gadus veci, ir ļoti, ļoti labs rezultāts. Šodien bija 3 vecuma grupas, līdz 10, līdz 14 un tad līdz 18 gadiem. Kopvērtējumā mēs palikām 8 no 20 ekipāžām. Pirmajai reizei, es domāju, tas ir tiešām diezgan labi. Cerēsim, ka nākamgad būs labāk. Sastrādājuši šodien esat ļoti daudz. Tiesnešiem pa ilgiem laikiem reāli bija ko darīt, un bija ko darīt ļoti daudz. Gandrīz tika līdz 100 asariem viena ekipāža. Adernieks Viesturs aplauss. 3 ralfiņi mums ir. Jā, es arī XL juniori Ralfs Balts, Kārs Kristaps Lozda. Dzied. Ralfs Brāzma, Jākaps Saltais. Labas sajūtas, bija daudz zivis diezgan priekš pirmajām sacensībām un lielas. Bija lielākā zivs mūsu ekipāžai šodien, tā jābūt priecīgiem. Pēdējā metienā uz Mikmaus noķēra līda, kas bija 59 cm gara. Tieši 4 ar finišu. Un kā lielākā, laikam arī vienīgā mēru līda, 59 cm. Komanda laiks Sofija Junior XL. Ralfs Brāzma, Jākaps Saltais. Jā, protams, nākamgad arī piedalīsimies. Ja notiks, es noteikti nākamgad arī gribēšu piedalīties. Bija ļoti interesanti, tu esi dabā, viss baigi forši. Šogad, diemžēl, sacensības jau ir beigušās, tad tiksimies nākamgad.